Sveicināt sporta draugu visā Latvijā. Raidījums domāts maisaimniecēm. Overtimes TV, jo no maisaimniecēm viss, kā saka latvieši, atkarājas vai ir atkarīgs. Pirmkārt, kotlets, otrkārt, ir kādam arī jādzemdē tie profesionāļi, vai ne? Un beigās tie nūģi, kas sēž uz divānu, skatās sportu un dzer aliņu, arī tie ir atkarīgi. Tev garšo kotlets? Tie ir atkarīgi no maisaimniecēm. Tev garšo kotlets? Arī kotlets. Ir arī labā ziņa. Jā. Atkal atgriezies sauss un kniebi. Degunā un citās vietās. Kniep. Un nedēļas vidū knieps tā, ka būs kad +10, jā, es saprotu. Sals pāries uz pretējo fronti. Savukārt mēs priecājamies par tiem, kas šļūts par Reni. Atceries to skolas laikā, Panteņa šļūca par Reni, Norī, Mēli, blablabla. Tie jau mums šļūts te visu ziemu. Jā, šļūts labi, un 12 valstīs tikai ir Renis. Tāpēc nav brīnums, ka brāļi Dukuri uzreiz ir Eiropas čempionātā pirmie, otrie. Un mēs priecājamies par Martinu 8. zelta, par Tomasu 3. sudrabu un kopumā par to, kā viņi nobrieda šim pasākumam. Man ir viens jautājums. Tu esi baigais eksperts, tāpēc tu uzdošu jautājumu. Klausies, kā var uzreiz ne no kā būt astē un tagad būt uzreiz elitē? Atceries, ka viņi sākās tā retorika par dopingu. Viņi Krievi teica, viņi nemāk zaudēt. Protams, ka viņi nemāk, jo viņi uzvar visu laiku. Viņi nemāk zaudēt. Tie ir brāļi Dukuri. Savukārt, Siguldas pusē... Neprasīja nekādu komentāru neviens. Savukārt, Siguldas pusē pasaules kausa Siguldā kamadiņās Oskars Gudremovičs un Pēters Kalniņš otrie. Ļoti labi, divniekos. Un savukārt stafetē Latvija trešajai. To mēs izceļam, par to priecājamies. Bet mums nākošo olimpiādu gaida baigi daudz medaļas. Ne tik daudz medaļu, kā... Vispār tik daudz panākumu. Ir pazīmes, Valdi. Nē, ļoti daudz panākumu. Jā. Latvieši teikt, ir cerība. Un cerība latviešiem vienmēr ir bijusi gājusi pa priekšu. Jā. Pirmā cerība jāliek vārds Oskars. Mēs zinām, ir mazais Oskars, lielais Oskars bobslejā. Mazais Oskars bobslejā. Ķibermans jau otro nedēļu pēc kārtas pasaules kausa posmā divniekos izcīna 3. vietu. Kopā ar Matīs Mikni, ar basketbolistu. Pieminēšu basketboliku pa laikam, tāpēc, ka Mikins nāk no basketbola aprindām. Visi jau nāk tur no basketbola. Visi nenāk. Labākie. Gaiškens nav labākais? Ir. Un savukārt, turpinot ziemas tēmu, Rastar Gujevs pasaules kausā biatlonā, Rupoldingā 10. vieta iedzīšanā, Bendikai 25. vieta iedzīšanā. Tur arī ir labas sajūtas, Valdi. Tur arī ir foršs sajūtas. Nē, bet vai ir kāds sporta veids ziemas, kurā nav labas sajūtas tagad? Ar vien labāk un labāk viss notiek. Katrā sporta veidā. Es domāju, visās ziemas sporta veidos. Jā. Pasties, tur kalnu slēpošana, parastā slēpošana, pa ko mēs šodien runāsim. Jā. Tā kā ir progress par šitiem šļūkšanas tiem sporta veidiem. Latvijas Hokeja federācija, jaunais sasaukums, izsauc pie sevis U20 treneru Eriku Miļonu un lika viņam atskaitīties. Un zin kā Kiro bija pierasts? Atskait kādu? Izpildīja, neizpildīja. Uzredzēšanās. Jā, uzredzēšanās. Tagad izrādījās, Prēmiju samaksāja? Neklausies, tagad federācija paprasīja mazliet vairāk nekā vienu jautājumu. Piemēram, ko? Pagad, pastāst mazliet par saviem hokejistiem, kurus tu vadīji. Un izrādījās, ka sākās baigās kaislības, jo treneris, godīgi sakot, nebija gatavs. Tā kā stāsta tie cilvēki, kas bijuši ir klāt, viņi saka, veicīt, šī jaunā valde, jaunais sasaukums prasa konkrēti un mazliet vairāk. Un te Miļons te vaļā. Un viņam turpat sēdes laikā pateica, vecīt, ja tu neproti atskaitīties pa U20, tad jau uz Latvijas universitāti, respektīvi Latvijas izlases universitātē piedalīsies. Viņa nolipiņa maliņā arī tur. Saka, vecais, ko tu te dari? Ko tu te dari? Tad viņam atskaitē jābūt bikam. Ne jau tam, kāds rezultāts. Tieši tā. Viņam bija jābūt atskaitē par katru spēlētāju, kurš varētu nākotnē izlasē kaut kādā pozīcijā spēlēt. Jo mums tagad pagājušais Zierkals pateica skaidri un gaiši. Ļoti talantīgi izlase. Cik daudz spēlē? Kāpēc tad treneris to nevarēja pieminēt? Es nezinu, vai tas dokuments, kas manā rīcībā ir pareizs, bet vienu teikumu nolasīšu, it kā no trenera atskaites, un viņš viens no tiem teikumiem tā, katrā spēlē pietrūka pa periodam. Ko? Piedodiet, nav jautājumu. Ne jau pa vēl tev tur federācijā sit, un sitīs jau vēl. Ne jau tikai Erika, būs jau vēl podi, jo cilvēki nav pieraduši, vai ir pieraduši pie kārtības, ko piedāvāja Kirovs, bet tagad ir cita laika, un tagad prasa mazliet vairāk nekā nesanāca. Kamēr viņi pārkārtosies, paies laiks. Tā, Valdi, ir viens rekords labots. Sarmīčs Tūle 72. gadā viedlēt. 600 metru skrēnā, ir tāds paveids starp 400 un starp 800, bet telpās to var darīt.
telpās. Tāpēc, ka Apples 300, ja? Pagaid, klausies, 4 apēļi, pa 150. Sarmīčs Tulseņš 2. gadā uzstādīja pasaules rekordu, neoficiālo tobrīd, 600 metru skrējienā, un pagājušā nedēļā Līga Velvere laboja šo rekordu, Latvijas rekordu, Kuldīgā 45 gadi šāda bārda rekordam. Forši. Starp citu, Līga malacis, jo viņi savu laiku arī studējusi Raidaha universitātē, tad cilvēks grib ne tikai skriet, bet arī mācās. Forši. Tad labi notrenkai Kuldīgā. Notrenkai. Šobrīd skaitās tas pasaulē labākais rezultāts šajā sezonā. Tāpēc, ka viens neskrien. Nezinu jau, vai neviens. Ja viens noskrien, ir pasaulē. Valdi, tu būtu pirmais skrējis, varbūt mēs arī teiktu šobrīd, šo sezonu. Mēs ar Guntu noskrējam. Bet kāpēc tu neskrēji? Mēs ar Guntu noskrējam. Klau, un pirms ķeramies klāt raidījumam vēl viena lieta - sapnis. Man bija sapnis, mēs ar Guntu salīdzinājām, viņam arī bija sapnis. Es ik pa brīdim kaut ko sapņoju. Un? Bet man tā viss miglā, saprot. Mans sapnis ir... Pamīgla. Nē, Valdiņ, mans sapnis tā, Latvijas sportisti. Mači. Vakar atnāk uz viesnīcu. Marihuāns. Prostitūtas. Atnāk policija. Un man tāds patīk. Atnāk policija. Un un tāds sapnis. Mūks. Tagad kas būs? Es pamostos. Domāju, nē, murgoju. Šis saka, viņam arī tāds pats sapnis. Man arī bija līdzīgs, ja? Es tikai nevarēju atšķirt, kādas krāsas. Pa ko jūs te runājat? Par valstu un sportveidu. Tad, kad pārbaudīsim faktus. Bet šodien raidījumā Indulis Bikše, Tour de Ski, gan arī kā Tour de France, bet tikai uz slēpiem Tour de Ski, dalībnieks no Latvijas. Kā puika noplosījās, slēpotājs. Malacis, parunāsim ar viņu, un pasaules ranga līderi sporta dejās. Arī viņš šeit uz grīdiņas pagriezīs savu valcerīti. Es jau tevi labprāt padējot, bet tu jau manim nedējot. Bet tu jau lēnās nedējot. Tu jau gribi piespiest. Jā, es gribu tev piespiest. Jā, bugi laiks ir beidzies, Valdi. Bugi. Jā, tas tev nav. Tagad tā sauktie lēnie valceri ir modē. Skatāmies raidījumu. Par mūsu basketbola spīdeklīšiem galvenais spīdeklis Kristaps Porziņš iedzīvojas savainojumā Ahilēja cīpsla. Valdi, ko tas basketbolistam nozīmē? Pirmkārt, jāsāk skatīties, cik viņam ir gadu. Otrs, cik viņš ir 21. Cik viņš ir garš. 2,22. Un cik svars? 107, 108. Iedomājies, teiksim, tā kā ja viņš brīvā cīņā vai kaut kur būtu cīņā ar kādu, ja? Cik viņam patērēt to spēku, to pretspēku, ja? Jo pretspēks jau lielāks pret viņu. Tad līdz ar to viņam vienmēr ir pārslots kaut kādā formā. Otrs, viņš ļoti atletisks. Viņš jau nav tāds tā kā Jānis Krūmiņš, kurš tur uz pirksgaliņiem met iekšā. Jā, viņš ir lec. Un līdz ar to viņš ir jāsaprot, kad viss te brīnās, kāpēc viņš vasarā nebrauc uz izlasi. Vasara ir vienīgais laiks, kad viņš to veselību var sakārtot. Gan individuāli, gan, teiksim, pastrādāt uz tādām lietām, nostiprinot sezonas laikā apsties. Viņam nav laika pat pelpot, ja? Jo visu laiku prasa to rezultātu. Bija jau mirklis, viņš atskrēja atpakaļ, un tad viņš pēc tam atzina sasteidzis esot. Sasteidzis esot atgriešanos, un tāpēc turpina sāpēt. Ahils ir divas lietas, kas ir. Piemēram, manam dēlam Kristapam tas ahils sāpē ne tāpēc, ka viņš traumda, bet tāpēc, ka viņam ir disbalans, un līdz ar to viņam pēdiņas jāliek. Disbalans kur? Disbalans starp kājām. Viena kāja garāk, viena jā, līdz ar to tu ieliec pēdiņu, un viss tas izlīdzinās. Ja? Viss kā var būt. Gunti, tautas līdzekļi. Es domāju, ka disbalans tas ir uz grozi vairāk kā kreiso kāju. Klausies, tev ir disbalans pat šeit. Ja? Tev pilnīgi disbalans. Runājot par Ahilē cīpslu. Man ir stabili vertikāli. Ja? Gunti, runājot par Ahilē cīpslu. Kāda tautas līdzekļi? Ko tu zini? Es domāju, es teikšu, man ir sentēva receptīte, ja? Zirga ziede. Taisnība. Jā, jo rikšotājiem iesmērē locītājus ar ziedi. Var mēģināt. Cik viņi stiprs ir? Normāli. Uz maizi nesmērē. Es domāju, ka cilvēki pēc mūsu pārēdes sāks smērēt. Ne, bet ir viens mīnus tajā visā pasākumā. Ļoti to zirgu smaku jūt kādu laiku. Jā, tā ir. Labāk, klausies, zini, kad jūt, kad tu aiz viņu ej. Bet turpinot Ņujorkas tēmu, labi, mēs tagad pieskaramies Ahilē cīpslai, mūsu galvenajam vecim, bet no Ņujorkā, tas pasākums, kas izskatās profesionālais basketbols, dažos brīžos atgādina, kaut ko nožēlojumu. Piemēram, viens no līderiem, Deriks Rous, no Ņujorkas Knicks, Deriks Rous pagājušajā nedēļā neierodās uz vienu spēli. Neviens nezina, kur viņš ir, neviens nezina. Protams, kad viņam maksā 21 miljonu, pietrūks naudas telefonu
Leonam. Guntis zina, viņš var uzdziedāt. Ģimenes apstākļu dēļ. Nē, pasaka, uzdzied dziesmiņu. Mammu, es gribu. Jā, mammu. viņš stāsta ģimenes apstākļi, bet to viņš stāsta pēc tam, ka viņam uzprasa vecīt, kāpēc tu nevarēji pateikt, ka tev ir tāda ģimenes apstākļi. Tā kā atlaistu viņu. Kurš nav atlaists vēl? Jebkuru palaistu vai brīvsolī, vai uz brīvdienu, vai uz nedēļu brīvu. Nē, saprot, tur tie prātiņi dažreiz ir tādi, ka liekas, veči, laikam jūs tos miljonus. Ir dīvains bijis vienmēr. Kāpēc viņam bija visu laiku pirmais numurs? Ja? Viņš bija. Viņš atnāca uz Čikāgu, viņam pirmais numurs. Es veselu storiju varu pastāstīt. Nē, es varu pastāstīt. Savā laikā, kad Lebrons ar Veidu salasījās un viņi gribēja pirmais spēlēt Čikāgā. Abi, ne jau Miami. Viņi abi gribēja. Un lielākais traucēklis bija Rose toreiz, kas bija galīgi pret tam visam. Saprot? Tur jau ir vesels stāsts. Kāpēc pirmais? Nē, bet tāpēc, ka viņš ir pirmais līgā savā prātā. Savā prātā. Tas nozīmē, ka viņam viss vienalga, kas ir apkārt. Tas prāts ir tāds, ka šobrīd viņš par to vienu spēli samaksās 200,000. Kas uz tā 21 miljonu kontraktu nekas nav. Jā, bet ja te Latvijas bet pateikt viņš nevar. Nē, bet pateikt viņš nevar. Kāpēc viņš aizbrauc, viņš pateikt nevar un galvas, ka viņš neteica nevienam. Tas ir ārprāts. Nē, bet ar to nesaka, bet pasaka. Bet tas beigsies slikti. Labi, bet viņi noteikti. Mēs atgriežamies atkal. Jā, Gunti. Bet zirgs ziedja var arī iekšīgi lietot. Viņi baidos, ka nevar. Labi, zem groziem, kas noteikti parādīsim, kā KP mūsu varonis pirms viņš otro reizi nogāja malā ar Ahilēta cīpslas iekaisumu, kā viņš nobloķēja Embiidu, vienu no Filadelfijas šīs sezonas līderiem, kurš apskries uz grīdas. Nē, šitas bija interesanti, bet Embiids, viņš, zināt, viņam arī bija trauma, pēdas trauma, un viņš 2 gadus nespēlē. Un Čals ir atgriezies Filadelfijas spēlē, un Filadelfija vēl nav tas pirmā drafta numurs Simons vēl apakaļ. Tā komanda būs pavisam cita komanda, un viņi sākus spēlēt. Savukārt Ņujorka iet lēnām tur tā, un Filadelfija iet uz augšu. Bet kas vēl interesanti, mums ir 2 džeki NBA, un mēs priecājamies par to, ka abas komandas savas pēdējās izspēles caur mūsējiem uzstājas. Paskatāmies, neiemet mūsējie, bet veči, cik daudz ir spēlētāji pasaulē, Trīnītis no KP, neiemet. Bet tas bija ļoti īpatnēji. Tas viņa metiens brīvs vispār. Tā bija spēle pret 76ers. Un tev pretī ieliek burtiski līdz ar signāliņu. Līdz ar svilpīt. Cik daudz ir pasaulē džeki? Viņam ir 21 gads. Cik daudz ir džeki pasaulē, kas gribētu, lai uz viņiem veido šo izspēli pēdējā senas. Mums ir 2 džeki, mēs parādām arī dāvu uzreiz. Šeit bija sakrišana, kāpēc Kristaps tika pie metiena. Un reku uz Rudo no Rujens. Šeit tas pats. Viņiem iedeva brīvē un viņš meta. Bet tā ir pieredze, klausies, ka katra šitādi neiemest metienu. Jordans, cik daudz neiemet sākumā metienus. Ir vēl spēlēti NBA, kas vispār vēl spēlē sezonu, nav nevienu iemetuši vēl izšķirošu metienu. Tā kā tas jau nekas traks nav. Bet tas, kad ir dod iespēju izspēlē uz viņiem, tas ir baigi skaisti. Ko? Mēs esam pieteikušies NBA, saprotu. Rītīgi, ar 2 džekiem un apskaits. Un vēl jau būs drafti nāks. Jā, gan būs. Mēs turpinām par Eiropas basketbolu. Dairim Bērtānam, tas, kurš ir Dāvi brālis. 29 punkti Eirolē klusē. Labi, tur bija pirmdzimtais. Nē. Jā, viss saprotam. Jā, bet ir jau jautājums, kā likās, ka Bagātskis ir aizgājis prom, nav viņam viens, kas viņu atbalsta vairāk. Kā ļoti svarīgi. Jā, treneris. Un tagad, es domāju, varbūt šī spēle būs kaut kāds pagrieziena punkts. Pret Baskoniju valdi. Kad Blats viņam sāks vairāk uzticēties, jo viņš, principā, kas ir snaiperiem? Viņiem abiem ir viena funkcija. Tev iznākt un tev ir uzreiz jāiemet. Katrā spēlē, ja tu neiemet, pirmos 2-3 metienus, treneris sāk uz tevi skatīties. Es tā domāju, ar šī spēle bija diametrāli pretēji. Visu, ko met, to visu bija. Bet Blats ir ļoti vienkārši. Jāmeklē Blats. Jāmeklē Blats. Kā snaiperis var pārlādēt tik pa brīdim, jā? Ko tad? Patrons? Stopurs kāds tad pārlādē. Bet, piemēram, ja mēs turpinām par Latvijas basketbolistiem, Jānis Tīms šauj un lādē, šauj un pielādē, šauj un lādē. Otro nedēļu atzīts par ULEB Eirokausu vērtīgāko spēlētāju. Ne, viņš ir nedēļas vērtīgākais. Kāds nepazīst Jānim ir viena lieta. Viņš pirmkārt nekad nav bijis tāds iekšējs līderis, kas grib gūt punktus. Viņš vienmēr bijis komandas spēlētājs. Beidzot, viņš ir
dabūjis kaut kādu savu ja? Ka viņš ir līderis komandā. Pie tam tur, teiksim, Karasjovs, kurš ir treneris, kuram ir dēls NBA spēlētājs, viņi vienā pozīcijā, un tāpat viņš spēlē vislabāk. Viņi spēlē kopā jau. Tā kā pa Jāni man par Jāni vislielākais prieks tādā ziņā, ka viņš, pilnīgi ir cits spēlētājs, kāds viņš bija Rīgā nosacīt, ja? Teiksim, VFA un Ventspēlē, kur viņš spēlē. Tu domā, tā ir trenera? Jā, un otrs ir, viņam kaut kā ir atraduši kaut kādu viņam pārliecības. Un tagad ar šo pārliecību es domāju, viņš dabūs labu līgumu vai pat tiks NBA. Varbūt viņš tiks Latvijas izlasē. Latvijas izlasē, es domāju, tur varētu tikt. Mēs varam atgādināt vēl, ka viņš arī ir draftēts Nacionālajā basketbola asociācijā. Jā. Es pasaku, viņš, es domāju, pēc šīs sezonas būs... Mēģinās. Vajadzētu. Jā. Un visbeidzot Latvijas basketbola līga. Ventspils uzvarēja Vefu. Tur, kur smags var satiekās, tas vienmēr ir interesanti. Bet Vefiņam jau 2 zāģi pēc kārtas. Tas neko nenozīmē. LBL ir tāda lieta, ka viss izšķirsies finālā. Turpat. Redzēt, cik tā Valmiera būs spēja konkurēt šogad, bet pagaidām ir 2 līderi. Man jau likās, ka Vefam vajadzēja būt labākam. Tā Vef ir tā, tu nezinu, kāds jaunupam garstāvoklis, tāda arī Vef spēlē. Bet jaunups jau nespēlē. Nē, bet viņš jau tur arī ietekmē vairāk vai mazāk ar savu garstāvokli. Viņš tikai čekus paraksta. Līgums paraksta. Interesantākais ir tas, ka parasti Vef vinē Ventspilī, baigi bieži. Ļoti bieži Ventspilī vinē, savukārt Ventspils Rīgā vinē. Vienkārši tādā ziņā, ka tas fināls būs interesants tikai pašā beigās mājā. Es domāju, šobrīd, kas tur vinnē, nevienam tas tā. Tev nebija dīvaini, kad Ventspils zāli tad pustukšti? Bet kad viņi nav bijusi? Tad, kad es biju treneris, tad tur nāca tikai tāpēc, ka zināju, ka skandāls kaut kāds. Tad tev arī galva nebija tik sirmi. Bija tāda patveic. Bet Armāns bija pretējā pusē. Šitais džeks netiek vaļā no laika, ne? Netiek. Val, tu esi kādreiz slēpojis? Jā, baigi reti, bet es. Vai tu kādreiz esi slēpojis, es tev prasu? Jā. Pēc reklāmas paslēposim nopietni. Kopā ar Latvijas labāko slēpotāju. Oi. Skatāmies, gaidām. Pie mums viesis Indulis Bikše, Latvijas labākais distanču slēpotājs. Mēs viņu sauktu arī šobrīd par Latvijas sniega vilku. Indul, var tev tā saukt, sniega vilks? Jā, var mēģināt. Kāpēc es viņu nosaucu par vilku? Veči, 9 dienas, 7 posmi, Tour de Ski. Reku afišiņu. Tour de Ski. Pasaulē ir tāds pasākums. Sākās vienā gadā, beidzās otrā, 31. decembrī startēja, 8. janvārī finišēja 3 dažādās valstīs, gan arī kā Tour de France riteņbraukšanā. Kā var nebūt gandarīts par to, ka tu vispār finišēji, vai ne? Jā, esmu par to priecīgs, Jo sākumā bija grūti paredzēt, cik tālu būs iespējams tikt, jo tur tomēr ir tas procents, ja kuru zaudē, tad ņem nost. Jā. Tā kā tiem dažiem bija tādi valstu pārstāvi, ar kuriem bija iespēja konkurēt, bet viņi diezgan ātri atkrita. Jā. Un mēs arī bijām starp tiem, bet izdevās tikt tālāk. Jā. Un es vēl precizēšu, ka 85 sportisti startēja. 40 finišēja. Var teikt, tu esi 40. Bet veicīt, pēdējā posmā, tie arī vēl 40 bija uz starta, viņi 40 ar finišēja, bet pēdējā tu esi 27. Un es sasniedzis pirmos pasaules kausa punktus Latvijas vēsturē. Tā var teikt. Jā. Protams, bija doma gatavoties tūrei, braukt, lai tiktu pēc iespējas tālāk un atsevišķos posmos, kas man labāk padodās, kā individuālā distancē, uzrādīt labāku rezultātu. Nevis kopvērtējumā, bet uz kādu atsevišķu. Biju cerējis uz vienu citu, bet tajā man bija tieši vislielākais nogurums, bet sanāca tajā pēdējā. Kas tas tāds ir izstāsts? Tas ir kalns slēpošanas trases. Jā, tikai mēs braucam pretējā virzienā. Ja? Tas ir Itālijā, ja? Jā, Itālijā. Ak, tu dieviņ! Un kā to var izturēt? Tu tev muti paliek vaļā, 3,5 kilometri šitā uz augšu jārāpo. Jā, jau pēc 1. kilometra pret kalnu jau esi gatavs finišēt. Gunts ir atnesis uz raidījumu, paskaties, Gunt, ko tu esi atnesis. Pēdējā posmā, kas tā ir diagramma, ja? Kāpums, kas ir beigās. Tie mazie kalniņi ir tādi kā ir normālā pasaules kausa aplī. Jā. Pat nav viņi īpaši viegli nemaz. Jā. Bet kā tu vari uztrenēties kaut kam tādam? Tur vasarā ir jābrauc uz kalniem un jāiet garie pārgājieni, gan kājām skrienot, gan mēs braucam ar rollerslēpēm astrā un izmantojam serpentīnus asfaltētos kalnu.
augšā braucam un lejā mūs novada ar mašīnu parasti. Bet tu, kad kāp pret to kalnu augšā, ja, un blakus iet, piemēram, pacēlājs, nav tā kā dusmas uz dzīvi? Ko? Neko tādu nedomāju tajā brīdī. Bet, jā. Saprot, ja tēvs treneris, tad šis ir ģimenes pasākums. Viņš tev ārā nelaidīs, kamēr tu kaut ko nesasniegsi. Ja, ne? Tā var teikt. Jā, kaut kāds posms jāiztur vismaz līdz Olimpiskajām spēlēm. Tas ir tas sapnis. Jā. Kas ir kroņa distance tev? Kā tev šķiet? Vidējās distances līdzsolī. Tās man iet vislabāk. 15? 15 km, jā. Cik vajag tādām Latvijas labākajām distanču slēpēm? Cik sezonā vajag? Lai brauktu manā līmenī, aizbrauktu uz kādu pasaules kausu, protams, ne visiem, apmēram 20,000. Vajadzīgi. Jā. Rēķinot, ka jau man ir kaut kāds inventārs, slēpis, ekipējums smērēšanai. Tā ir vēl no Twitter, un ļoti interesants jautājums ir no mūsu lietotāja Kalvis tropos neaug. Jautājums būtu tāds skaidrs, ka tur ski ir ļoti sarežģīta sacensība. Varbūt var izstāstīt, kas ir vieglākais un patīkamais tajā visā. Novilkt slēpes, tā ir uzraksta. Pēc fināla sienas braukt tajā pacēlājā lejā. Un noskatīties uz to kalnu, kurā ir uzkāpts. Tas ir kaifs. Ko tu ēdi sacensību laikā? Tomēr tas ir 9 dienas, 7 posmi. Tur taču arī kaut kāda programma bija skaidrs. Tev enerģija jāatgūst. Tur nevar tāpat vienu ierīt kaut ko. Jā, protams, kaut kādu ogļhidrātu jāuzņem maksimāli. Neviens no Latvijas tur nebija bijis. Kurš tev var pateikt priekšā? Kāds riteņbraucējs slavens, kurš var, piemēram, iztēloties, ja kā ir tāds daudzdienas tās ir? Ja konsultēties, tad tikai ar ārzemniekiem. Jā. Ir arī tāda iespēja. Un ļoti labas attiecības ar itāļu treneri. Jā. Un viņš arī bijis olimpiskajam čempionam treneris. Jā. Un tagad viņš trenē labāko Rumāni. Arī viņš finišēja pēdējā posmā, un pēdējā posmā bija top 20. Ir bijis arī 10. citus gadus. Bet viņš praktiski dzīvo Itālijā un ļoti nopietni strādā. Indul, tu basketbols... Mēs bijām arī vienīgie no austrumu bloka, kas finišēja. Kopā ar viņu. Tas Rumāns, jo pārējās bija tikai lielvalsts. Indul, tu basketbolu esi skolā mētājis pa grozu? Es vidusskolā es ļoti maz gāju uz skolu. Ko? Tikai slēpoji? Bija diezgan daudz projām. Jā, bet skolu taču pabeidz. Pabeidz, protams. Jā, bet pa grozu var uzmest. Var mēģināt. Pamēģināsim, paskatīsimies, kas no tevis sanāca. Slēpošanā tu esi numur 1. Lai viņš vēl pasaka par savām skolām vēl. Jā, un kur skola tā varētu būt? Madonas pilsētas pirmā vidusskola. Un skolotājs kāds? Ja gadījumā... Egils Ziņģītis. Egils Ziņģītis? Ar ko viņš īpašs? Viņš ir... Kāds priekšmets? Jau pensionārs. Jā, bet kāds priekšmets? Bet diezgan leģendārs skolotājs un sagatavojis arī vairākus biatlonistus olimpiešus. Sporta skolotājs? Jā, sporta skolotājs. Labi, tad paskatīsimies, vai tu viņam palīdzēsi. Ondo LV labdarības akcija Es savai skolai sezonas garumā. Tie viesi, kas basketbola metienus 30 sekundēs sametīs visvairāk, gūs visvairāk punktus. Pirmais saņem 1000 eiro no Ondo un noziedo savai skolai. Otrā vieta saņem sudrabs 1000 degvielas litrus no Latvijas naftas. Trešā vietā saņem 1000 litri un nodod to savai skolai no Vendēm. Un savukārt savam mīļākajam skolotājam sarūpēsiet iespēju izbraukt nedēļas nogali ar Volvo XC90 un atpūsties piena muižā. Vai nav skaisti? Viņi tā ir pelnījuši. Latvijas labākais slēpotājs Indulis Bikšē pie basketbola groza. Tour de ski viņš ir finišējis. Paskatīsimies, vai finišēs arī mūsu sodmetienu konkursā. Es saku 3, 4, tu sāc. 3, 4. Valdiņš skaita. 1 ir. 2. Jā, labi. 3. Tā ir 4. Tas nav skiatlons, tas ir basketbols. 5. Aha. Velc, Indul. 6. Vēl daudz vajag. 7. 7, aiziet. 8. 9. Tā. Un pēdējais metiens. 10. Tā, tagad Volvo bumbiņa. Tā, šitie 5 punkti. Mēs skatāmies, tu vari panākt kamaniņu braucēju zirni. Arī Mārveru Pakovsku ar vienu metienu. Ja? Tagad mierīgi, ja? Atceries 3,5 km pret kalnu. Un tu esi pašā sākumā. Aiziet.
Ai, bet garām finanšu ministrē. Nāc. Tas ir labs rādītājs. Valdi, tev bija jautājums. Ne, man ir jautājums. Es dabūju punktus, jā? Cik tev ir punkti tagad kopējā ieskaitē? 4 punkti. Ko tie punkti tev dod nākotnē? Tur ir arī atsevišķs U23 vērtējums. Ir tagad arī U23 līdera krekls. Un tajā kopējā ieskaitē esam kādi 11 U23 vecumu, kas cīnās par kopvērtējumu. U23? Kādi 11 cilvēku? Jā. Tikai, jā. Un tu esi starp tiem 11? Jā. Induli, bet mums arī tev ir kāda piemiņas velta no šī pasākuma, no šī overtime. Valdi, lūdzu, mūsu kopīgais cirks. Tad tu varēsi uzspēlēt. Un tētim ir mašīna? Jā. Nu šeit ir arī atlaižu karta no Latvijas naftas arī. Paldies. Tētim un veiksmīgs stāsts. Mūsu ieguldījums distanču slēpošanā. Jā, tev vitamīni, tētim degvielu. Paldies. Twitter bārs kopā ar Pro Basketbolu Brīvības ielā 101 un kopā ar James Harden tupelēm saucās... Iedot man. Baigs eksemplārs. Saucās James Harden mājas spēļu tupeles. Saucās... Varbūt man atjaunot karjeru? Varbūt man atjaunot karjeru ir šitāds tupeles. Home. 169 eiriki. Nē, bet klausies, baigi labās. Baigi. Klausies, ja es savā laikā pēc es ilusēju šitādu krāsu uzvilkt. Jā, man vienkārši... Tu saki, ka pietrūkst te sirps un auras, Hārdenam. Labi, kas mums Twitter barā? Twitter barā jautājums bija, ja jums būtu nauda, kuru Latvijas sporta veidu iekavās klubu vai sportisti nolemtu finansiāli atbalstīt? Un kāpēc? Un sākam uzreiz ar Imantu Kravelu, kurš domā, tas ir automātisks pieņēmums, ka nevienam Latvijā nav naudas. Uzreiz Imants noīdās, bet solīdi noīdās, jā. Tam līdzīgi tālāk. Jānis Mūrmans saka, biatlonu, lai pēc Andreja Rostargojo karjeras beigām šī sporta veida vārds Latvijā nav jāmeklē sarkanajā grāmatā. Labs, jā. Kristaps Prieda rakstījis, ka naudu vajadzētu iedot rastiem. Tas ir biatlons. Jā, biatlonam, lai pierāda, vai tiešām pie visa vainīgs sliepjas mērētājs. Edgars Biķernieks saka, hokejā, jo potenciāls mums ir bijis vienmēr, bet iepriekšējā vadībā esošie cilvēki to nav ļāvuši attīstīt. Toms Lielais. Handbolam būtu vajadzīgi naudas grūdienas, izveidojot sistēmu un pusprofesionālu klubu, uz kurien tiekties jaunajiem. Savukārt Māris raksta, ka izsludinātu konkursu, izdomā jaunu sporta veidu un tad to attīstītu. Pēc pāris gadiem Latvija būtu pasaules čempions šajā sporta veidā. Pilnīgi mierīgi. Var iztēloties. Ulds Jaunzems saka, Novusu, tur mums ir potenciāls būt pirmajiem pasaulē. Tiešām. Edgars Turlais saka, Florbola klubu Rīgā, lai spēlētu Zviedrijas čempionātā un būtu bāzes klubs nacionālajā izlasē. Saprātīgi. Guntars Vasiljevs viennozīmīgi airēšana, smaiļošana, kanoē, ūdens kanāla sporta veidi. Kāpēc viņš jau tāpats arī atbild? Latviešiem ir tikai viens karogs, kura jāstartē. Jā. Lauris Grakovičs saka, drīzāk pilsētās vajag sporta laukumus būvēt, kur sportiski var pavadīt laiku. Un Kaspars Šulcs saka, drīzāk atbalstīt bērnus no laukiem, jo viņiem grūtāk tikt uz trendiņiem. Un arī finanses nav. Ārnis Gulbis, jebkuru jauniešu sportu, lai veicinātu iekšējo konkurenci un attīstību. Tikai tas atnesīs mums nākamos porziņus un zemgusus. Mārtiņš Zemturis grib atbalstīt vieglatlētiku, lai sportisti beidzot siltumā varētu trenēties. Uz ārzemēm, jo viņi brauc siltumā. Jā, un Sandrs Gugāns tieši pa manīm neskatījās. Lai uzceļ vēlreiz Valtera basketbola skolu, ir jauna zināšana un tehnoloģija bagāža. Pastāv jauna talanta atklāšana. Būtu interesanti. Bet tu jau negribi. Tikai ne man. Tev nebūtu interesanti. Labi. Jā, Kārlis Balodis ir patriotiski noskaņots, ka atbalstīt vajadzētu Upelnieku un Šaušanas federāciju. Ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, x stundā mums noderētu katrs precīzs šāviens. Tas ir labs. Aigars Mešarks. Danu Reizniec Ozola, lai meitene nav jāpiepelnās Saeimā. Meitene tā ir finanšu ministra šobrīd. Edgars Glāznieks saka, kāpēc atbalstīt sportists? Mūsu valdībai tagad ir grūti laiki. Naudiņas maz. Atbalstam valdību. Jā, Miks Dzedonis raksta, ka vajag naudu ieguldīt Overtime TV, jo tad Valtim Valteram austiņu vietā par derību zaudēšanu varētu galvā uzlikt kaut ko smieklīgāku. Spainu varētu uzlikt galvā. Veči. Numur 1. Man liekas, ka Gunti tavs, ne? Man patīk par to patriotismu. Vēlreiz. Tas Kārlis Balodis, jā? Nolasiet man lapu aizlidot. Upelnieku un Šaušanas federācija, ņemot vērā pašreizējo situāciju pasaulē, x stundā noderēs katrs precīzs šāviens, jo Upelnieks ir olimpiskais šāvējs. Viņu arī apsveicam. Pie mums ciemiņi pasaules ranga līderi.
Nē, tas nav pludmales volejbols. Sporta dejas. Marta Smolko un Tīna Bazīkina. Sveicu jūs jaunajā gadā, abus divus. Prieks par jūsu sasniegumiem. Kā var nonākt pasaules rangā sporta dejās pašā augšgalā starp profesionāļiem? Taisnība? Taisnība. Kā tur var nonākt? Īstenībā trenējoties, cītīgi strādājot. Tagad tas ir kaut kāds jaunums. Vispār jau jātrenējās ir daudz, ja grib kaut kur tikt, bet cik jūs daudz trenējaties, izstāstiet? Katru dienu, Cik stundas? 3 ir minimums. 3 minūtes. Bet tas ir dejojot. 3 stundas Jā, dienā? protams. Vai jums arī ir zāle, vai jums arī kaut kāda krosi jāskrien Sausie treniņi, es domāju. Sausie treniņi. Īstenībā mums ir arī savi fiziskie treniņi, kā treniņu procesā, dejās. Mums ir izdejošanas, kad mēs dejojam uz fizisko, visas dejas pēc kārtas. Bez apstāšanās. Bez Jums trenižie zālē ir treniņi? Nē. Nav. Kāpēc? Daudz Jūs tikai uz trenēju, izturību, tad uz izturību tikai lielākoties, ja? Nē, ir lielu daļu mēs veltam, īstenībā lielāko daļu mēs veltam tehniskai attīstībai. Tehnikai, ja? Mēs strādājam ar skolotājiem, ņemam privātas stundas. Cik jums ir tie palīgi, kas palīdz jums gan, sākot ar tērpiem un beidzot ar kājām salikt kopā ar augu un visu? Cik jums ir tie tādi cilvēki? Komanda? Tā. Negodīgi vairāk nekā, varētu teikt, pat vairāk nekā 4-5, bet ir galvenais treneris. Tas ir Igaunijā mums, tas ir Tīnas pirmais skolotājs. Un tad mums ir horeogrāfs. Daudziem pāriem ir arī kā stilisti, kuri palīdz izveidot tērpus, bet mums tā ir Tīna, kura izdomā idejas. Tīna pati domā tā kā dizaina un šuvējs Stilisti. Tieši tā. Labi. Cik ir gadi tagad pagājuši, lai nonāktu līdz pasaules ranga virsotnē? Cik jūs trenējaties? Es saprotu, kopā jūs neesat trenējušies no bērnības, bet cik pavadījāt sporta dejās? Cik gadus? Kopā. Cik, Tīna, tu esi nodarbojusies ilgari? No bērnības. Cik tas ir? Apmēram 20 gadus jau griežat? Tas nav nepieklājīgi, tas ir normāli. Mēs runājam par profesionālu sportu 20 gadus apmēram. Un tev tas pats? Tas pats apmēram, jā. Tīna, tu esi no Igaunijas? Jā. Kas Igaunijā nav puikas? Piedod, Marta, bet es prasu, kā ir. Nepieklājīgs. Martu atrod Latvijā. Kas notika? Kāpēc viņu atrada? Labākie puiši vienkārši no Latvijas. Jā, izlīd to. Uz to mirklī nebija partneri. Un es atbraucu šeit, lai dietu ar citu puiku, ja godīgi, bet viņš aizbrauca prom. Cits puika bija sākumā domāts. Jā. Tīna ar viņu pat vinēja Latvijas čempionātu. Un Marta tev bija cita meitene, jā? Un pēc tam viņš aizbrauca uz Izraelu. Jā, viņš dejo tur. Jūs esat arī dzīvē pāris, tā var saprast. Vai tas palīdz? Mūsu gadījumā, jā. Citos gadījumos? Dažreiz tas traucē. Nē, man interesē, ko jūs brūkstīs. Runājat par dejām vai runājat par kaut kādām ģimenes lietām? Dažādi īstenībā. Tomēr pa darbu ir tā, ka ģimenes dažreiz bojā Cenšamies mazāk par to. Cenšamies mājās un runāt par to mazāk, bet, Bet nesanāk. Bet jūs taču, kā ar mūziku, piemēram, viens grib klausīties hip-hopu, kāds grib klasisko. Kā jūs tur atrodat to kopīgo? Atrodat kaut ko kopīgo? Jā. Mēs redzam fragmentus no jūsu uzstāšanās. Kur tas atrodas? Tas ir Ostrava. Ostrava. Tas ir pasaules čempionāts? Tas nav pasaules čempionāts, tas ir Super Grand Prix sainicības. Tagad, redzot, kā jūs tur izskatāties, noķemmēt, pielaizīt, stāstiet tos noslēpumus, jo acīm redzot, ar vienu lakas baloniņu nepietiek, lai mati šādi, ne? Viss. Pietiek. Pietiek? Jā. Un es saprotu, ka vēl ir tā, Mati, cik ilgs laiks paiet, lai šādi te pielaizīt? Man tu zini, jo tev labi. Ko tu tur lūdzi? Īstenībā kā paveicis. Tāpēc, ka, kā sanāk no pirmās reizes viņus sataisīt, tāpēc, ka aiziet ļoti daudz žēlēs, daudz lakas, un ja viss sanāk veiksmīgi no pirmās reizes, tad tas aizņem kaut pusstundu. Bet man tev jautājums, kāpēc nevar šādiem matiem dejot tā kā tagad plīvo visu foršu? Īstenībā tas ir labs jautājums. Ko? Tā ir pieņemts. Standarts kaut kāds. Jā, nerakstīts standarts. Jā. Bet kā Antonio Banderas. Tagad tu būtu ritīgi. Bet pagaid, es vēl skatos, jūs man atnesāt tādas divas tā kā krēmiņtīri, ja? Viens ir augumam, brūnu vēl visu nomest. Arman, tas baigi labi. Tas ir valdi tev. Tas ir baigi labi. Un šis vēl sejai. Kāpēc vēl jāsmērē tas viss, lai būtu brūnāks, lai tumšāk? Arī kaut kāds nerakstīts likums. Klausies, tas ir amerikāņu dejas. Pāga nomierinies. Ko tu tur Tumšiem jābūt. Pirmkārt, tās ir Latīņamerikas dejas, kuras mēs dejojam. Parasti, tumšātiem. Tumšāk. Par to iet runa.
un izskatās Nav arī estetiski dejot ar baltiem. Nu, tas ir Baltīm. Tas tā kā kultūrists aiziet balts un rādīt muskuļus. Tā, labi, cik maksā kleita? Tāda kaujas kleita, Valdiņa, reku ir par... Mēs redzam viens kleitu. Es te nerādīšu tās izcelības. Cik maksā šī kleita, ar ko jūs dejojat, reku tur, Tīna? Tas atkarīgs no akmeņu skaita, jā. Akmeņu? Jā. Svarovski kristāli. Jā, viņi maksā parasti ļoti dārgi. Ne jau īstē. Šitie te, ja? Tie ir Svarovski akmeņi. Un šitie te? Jā. Tas, kas Valdim rokās, tie Svarovski akmeņi? Jā. Īstē? Jā, un viena paka, piemēram, maksā aptuveni 100 eiro. 100 eiro, jā. Un citur pakas ir? No šeit nav daudz. Šeit nav daudz. Kāpēc tieši tāds? Kāpēc īstos vajag, jā? Kāpēc? Viņi uz Lai izskatītos, jā, Viņi skaisti. mirdz citādi. Žūrī varētu tā Nē. Pirmkārt, pašam priekš sevis jau arī tā kleita, ja viņi izskatās dārgi uz laukuma. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi. Var arī uzšūt ļoti parastu, dažreiz, teiksim. Ja jums būtu Abramovičs, teiksim, sponsors, tad kādu viņš liktu? Cik te likt virsū? Laikam būtu viss nosēts. Bet kā var nopelnīt naudu? Jūs esat profesionāļi. Tas nozīmē, ka jūs ar to pelnāt arī naudu. Kāda ir tā lieta? Mēs ar Gunti, ar manu kolēģi, mēs gribam būt aģenti. Mums ir vairāk pāri, mēs trenējam viņus. Mēs gribētu ieiet šajā apritē. Cik, piemēram, maksā par uzstāšanos, par pasaules rangu, cik maksā? Kāda ir tā kārtība? Jūs sauc uz korporatīvajiem pasākumiem. Aicinu. Jā. Bet ko var nopelnīt? Pirmkārt, tas ir saimniecības. Jā. Mums ir konkrēti noteikumi. Balfons? Jā, protams. Piemēram. Super Grand Prix saimniecībās ir tā. Pirmā vieta ir 4000 obligāti eiro uz pāri. Jā. Tad iet tālāk attiecīgi 3,5. 3, 2,5, 1800, 1500 un tad arī pusfināls. Cik mači gadā? Cik sacensības gadā var būt, lai jūs savu kalendāru arī stādāt, vai ne, kur brauksiet budžets un tam līdzīgi? Cik tādas ir? Super Grand Prix saimniecības pagaidām ir 3, bet būs arī 4. šogad Maskava ir paņēmusi fināla Grand Prix. Tas būs kā fināla noslēgums, kur brauks 6 labākie pāri pēc pasaules ranga. Kuri iepriekš piedalījušies iepriekšējās sacensībās. Plus vēl tās ir kā otrās augstākā ranga, otrās pēc ranga Super Grand Prix. Pirmais ir pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts. Un tālāk iet arī PD Open. Kausi vēl. Ir kausi, jā. Bet vēl ir PD Open, kuras var ņemt neierobežot, un tur obligātās naudas balvas, ja nemaldos, šogad ir 600 eiro par pirmo vietu. Un tās saimniecības notiek diezgan bieži. Super Grand Prix mazāk. Gunti, tev bija viens. Piemēram, jūs esat Eiropas čempioni. Valsts jums dod premiju. Jo redz, zemlēts makšķinieki dabū. Jā, un sporta dēļ nedabū. Nē, viņi jau nav prasījuši noteikti. Mums bija pēc ministru kabineta noteikumiem. Mēs bijām iesnieguši, mums bija piešķīruši naudas balvu. Dopinga kontroli esat izgājuši? Jā, 2 reizes. Tiešām jūs arī kontrolējat? Jā. Tiešām? Mums tagad ir vada, mums ir jāraksta katru dienu, kur mēs atrodamies. Meldoni esat lietojuši? Valdīm vienkārši atkrīt, tas jau valsts lieto Meldoni ikdienā. Līdz ar to viņš nevar nodarboties. Vai jūs mums nevarētu uzgriezt vienu apli tādu? Vienkārši ātri parādīt, kā tas izskatās. Jums nav darba tērpa tagad, jums ir, teiksim tā, rūpnīcas tērpa. Bet tā jūs trenēties? Parādiet vienu griezienu, kā izskatās tas ātri. Šokējiet mūsu skatītājs, lūdzu. Šokējiet. Jā, 1, 2. Un kas tas būs? Bez mūzikas. Džaivs. Okay. Guntim patīk džaivs. Hops. Tā muguru var izlaust. Vai šitas gan ir? Klausies, draudziņi. Stop. Un tagad iedomājieties, lauku diskotēka, lēnā deja. Kā izskatās? Jūs mākat dejot lēni? Mierīgi. Prižem Malkins, kā saka. Ar man tev bērnības trauma bijusi. Ka tev visāk Valdi nomēnies, tu esi arī Meldonā. Viņam kādreiz Labi, pietiks. Atsēžamies. Ko jūs varētu teikt, visbeidzot, tiem, kas saka, kāds tas par sportu, ko jūs tur dējojat, kāpēc jums vajag olimpiskās spēles, kāpēc jūs tur cīnaties par to, ko jūs varētu tiem teikt? Īstenībā sporta dēļ, ko es varu teikt personīgi, tas ir ļoti īstenībā grūts sports, gan fiziski, gan arī psiholoģiski ir ļoti nogurdinoši. Un fiziski, lai kāds pamēģina nodejot 5 dēļas pēc kārtas pa 2 minūtēm, kā tas ir sacensībās,
tas ir grūtāk nekā, piemēram, skriet, tāpēc to visu laiku jāmaina temps, ātrums, virziens. Koncentrēšanās tieši tā. Elementi, Jā. Kas ir precīzi, kas jāizpild. Plus vēl jāizskatās viegli, taču sacensībās, ja jūs skatāties uz sejām, viņas bieži vien ir, Smaida. Labi, mēs jums uzdāvinām mūsu piemiņas veltes, Overtime cirks. Novēlam veiksmīgus startus un saglabātā līdera pozīcijas pasaules rangā. Obligāti. Paldies, ka atnācāt. Mēs turam pa jums īkšķi. Mums ir pasaules ranga līderi sporta dejās valda. Zona, kurai nav nepieciešama priekšspēle. Viktorijas zona, lūdzu. Labs vakars, labs vakars. Tev vajadzīga priekšspēle vai nav? Valdi. Kleita piestāvēt Hardena tupelē. Jā, sapcīt, Hardens mums vienīgais spēlētājs. Un sirps un āmurs. Labi, sāksim pa tēmu runāt. Tas vēl ir mīļākais. Tu. Oi, tu draudziņ. Aiziet. Tātad sāksim ar uzvarētājiem. Ja iepriekšējās Viktorijas zonas uzvarētāji ir Laura Ikauniece Admidiņa, kura ies uz balzām bāru. Viņai bija perfekts selfijas. Perfekts selfijas. Jā, man ļoti Tev patīk. ja? Vispār Kas tur Laura labs ir tajā iedvesmo. selfijā? Tā tūtiņā lūpas. Lūpiņas, tūtiņā, Visu visi selfiju tūtiņā. noslēpums. Tu ar tādu uztaisi. Zini, cik tev būs sirsniņas? Lai. Es tas Man šaubos. tas ir. Viktorija, nenovirs tos ērgaļus. Tapsies, taču nav valdām. Uz priekšu. Kas tev ir šodien maciņā? Sāksim. Latvijas mediķi brīdina, tuvojas gripas epidēmija, vīrusi un citi draņķi. Viņi visu laiku ir. Un Viņi Mārtiņš nekur nav Pļaviņš, gads sākās jauna tūra. Un Mārtiņš Pļaviņš ir apslimis. Viņam uz sejas ir tā sejas maska. Es īstenībā paskatījos, nav nekāds īpašs nosaukums tai maskai, sejas maska. Un blakus viņam meitiņas, bet gribu visus nomierināt. Meitiņas ir veselas, viņas vienkārši atbalsta tēti. Profilakse. Viņa Pekinā nav. Kāpēc? Pekinā viss tur staigā. Smoks, smoks, Pekinā smoks. Nē, skaisti. Bet redzi, Gunti, arī nākamreiz es tev likšu tādu masku. Savādāk viņš sēdās ķiploku maizus. Tad lien pie manis bučoties. Profilakse, Viktorija, profilakse. Te jau tā nes sev. Labi, Viktorija, tālāk, kamēr tie divi ērgaļi čupojās. Kas tālāk tev ir? Lūkojoties uz nākamo bildi, daudzas Latvijas sievietes tagad droši vien piebaksta savus vīrus un otrās pusītes un saka, reku, tu paskaties. Ja? Pagaid, tas ir svarcēlais plēsnieks. Plēsnieks, jā. Tipisks vīrietis, mājās uz dīvāna, bet uzsvars viss ir uz Xbox to pulti starp kājām, rokās telefons un mutē kaut kas ēdams laikam. Kas tas pa dīvānu tādēļ? Kas ir mutē? Viņš ir... Kaut kas garšīgs. Salmiņš. Ko viņš met Doping kontroli. Es nezinu, kas viņam mutē, bet izskatās kaut kas ēdams. Viņš doping kontroli neiet. Bet redziet, ko dara vīrieši? Spēlē Xbox. Bet ko dara sievietes? Fotografē. Tajā brīdī. Pilnīgi skaidrs. Tas ir mājies, varbūt, ka pietiek kaut kas. Varbūt, visbeidzot. Arī olimpiskie čempioni rukā. Māris Strombergs šajā bildē redzams strādājot, bet īsumā stāsts ir šāds. Tajā galā, kur atrodas Māris, visu nakti lija lietus un trasa tika deformēta. Tā ir Amerika, jā, Amerikā BMX trasa tika deformēta. Nu ko, Strombergs ierauga to no rīta, nodomā, bio Rio de Janeiro, lāpst rokā un aiziet kārtību taisīt. Tu ievēroji, kas pietrūkst šajā Kas bildē? tā pa trasa bija? Tas BMX trasta. Jā, bet kurā vietā? Amerikā. Kalifornijā. Viņš vienkārši, es domāju, ka tā ir viņa trasa. Viņš pats strādā, vai tad tur nav strādnieki, kas strādā? Ievēroji, kas pietrūka? Sieva un suņi. Jā, sieva un suņi pietrūka. Kurš šie? Nē, viņi bija, kas bildēja? Sieva? Kur suņi? Mājasargā? Nē, viņi droši vien labi Ne jau tur trasa, atrādīja. ne Viņi jau tur labi trasa. Man ir jautājums. Jā. Kāds sakars tam ar Rio de Janeiro? Tālāk. Viktorija, Mēs visi to zinām. tev reāli šogad grib uzsept. Guns ir uzvilcies. Tālāk, Jeļena Ostapenko, mūsu tenisiste, atrodas starp citu. Aļona. Bet Instagramā rakstīts Jeļena. Labi. Jā, tas ir labs Bet jautājums. Instagramā ir rakstīts Aļona. Tālāk. Viņa atrodas Melnburdā, Jā, Austrālijā, jo drīz sāksies tenis turnīrs Australian Open 2017. Viņiem ir sācies. 2000. Un starp treniņiem viņi ir paspējuši uztaisīt selfiju ar koalu, bet nevar saprast, vai viņi ir izbrīnīti vai nobijusies. Man liekas, ka otrais variants Tas vairāk. kola, tu izskatās pēc grīdas lupatas. Kas tāds ir? Tādi viņi ir tajā Arman, tu Austrālijā. esi Austrālijā Esmu bijis? bijis, jā, esmu Un bijis. neesi paglaudījis? Austrālijā tie Man būtu garspalvaini. jāglauda kaut kas. Austrālijā garspalvaini. Asti glaudi. Bet tev ir vēl te fotogrāfija ar kādu dzīvnieci? No PSRS laikiem ar pēti? Nē, man ir kola lācīte. Es jau tāds pats kā viņi. Es jums tikai saku, tenis. Tikai tev nav Instagram. Nē, man nav Jā, pareizi Viktorija, daudz. pasniedz šim ākstam, galma ākstiņam, ja, kurš pagājušajā reizē kā lēkāja. Tu pa divām lēkāja atspērs izlidoja, ja, kad es zaudēšot. Paklausies, nebija jau liela māksla.
Karmelo bija priekšā 6,000, un tu izvēlējies viņu. Nu, muļķis varēja izvēlēties. Atgādinām, starfinišā par zvaigžņu spēles balsojumu Karmelo Antonijs sasniedz 327,000 punktu vai balsojumu. Un Kristaps Porziņš uzreiz aiz viņu 324. Latvija gļuko. Kāpēc? Nu, pasies, cik maz balss iedod. Cik bija Zemgusam un cik bija Porziņš? Nemīl Latvijā to Porziņu. Ko nozīmē balss? Latvijā maz iedzīvotāji vispār. Nu jā, bet cik kāda Girgensons varēja vairāk dabūt? Nu, tur cita kārtība vispār aļot un kaut kāds ārparāds. Tev telefonu būdā sēdēt. Es nesavinos. Viņš vienkārši paņem priekšā zirgu, kurš brauc ātrāk skrien. Kopējais rezultāts 11-10. Nav ko lielīties. Nav ko lielīties. Tev būs iespēja šobrīd atrauties. Ok, labi. Tu varēsi pēc raidījuma no manas pamūta, bet tagad tu vari mēģināt atrauties kaut kādā ieskaitē. Gunti, kas tur nākamais? Kur tā bumbiņa, tenis bumbiņa? Ja? Mēs minējām, ka mans vīrietis es dodu. Aļona Stāpenko piedalās Australian Open. Jautājums, kur viņi tiks tālāk? Dubultspēlēs vai individuāli? Jā, ko mums saka mūsu draugi no 11.lv? Viņi liek uz to likmīt, ka vienspēlē ir lielāks izredzes, dubultspēlē mazāks. Vienspēlē 1,60, dubultspēlē 2,30. Viņi varētu tikt tālāk, respektīvi mazāk izredzes. Man izvēle, jā? Tavu izvēle. Mans komentārs. Jā. Zinot to, kā sezonu pabeidz Ostāpenko, pabeidz slikti. Bija daudz zaudējumu, bet iesāk viņi ļoti labi. Pāris labas uzvariņas, jā, tik līdz diezgan augstu tik, bet tur pusfinālā zaudēja. Bet es tagad domāju no viena viedokļa, ka viņa varētu tomēr labāk sasniegt vienspēlēs. Tāpēc, ka viņi to krīzi pārvarēs, un pretinieki varbūt arī tāda nav. Jo dubultspēlēs tā ir loterija. Varbūt viņi pat nepiedalīsies. Visādi var būt. Jā, bet dubultspēles ir prasa dubultspēlē spēlē, lai kaut kā patrenētos kaut kā kopā. Es lieku uz vienspēlēm. Uz vienspēlēm. Nopalēja dubultspēles, skaidrs. Ko es vēl aicinu cilvēkus? Par Porziņu jābalso. Par Porziņu jābalso, vēl pēdējās stundas ir palikušas. Mēs varam vēl savu Artavu dot. Tu gribēji, es tev apsteigšu, tāpēc tu Valdi. Tu gribēji, lai es tev tur apsteigšu? Savukārt, tu ej mājās un balso par Rīgas Dinamo. Vai viņi būs Gagārinkausā vai nebūs? Es gribu naģēžt. Es gribu panaģēžt. Man labāk patīk naģēžt. Valdi. Var balsot, lai gan ir skaidrs, ka Dinamo neko netika. Ja balsos, latvieši var iebalsot Rīgas Dinamo play-offā. Valdi, tu vari to bumbiņu degunu. Kur Dinamo ir? Kur ir? Viņi ir Ķīna. Tas nozīmē, ka viņi tagad ir Ķīnā. Ko tu runā vispār? Valdi, pieliec to bumbiņu degunu vietā tagad. Un pasmaiet tautai. Nē, šitā labāk. Pasmaiet kamerai. Buratīnā. Lai kādu nepielikt, būs labi. Jā, šodien jūs noskatījāties overtime, bet rītdien varbūt strādāsiet Rīgas cirkā. Jā. Tu redzēji kāds? Trāpīt. Tieši tur iekšā un bumba izkrita. Mēs to neredzējām. Ko tu vari redzēt vispār?